Rekuperators pavisam vienkārši tā ir ventilācijas iekārta, kas atgūst siltumu. Vai arī vasarā atgūst vēsumu. Tas ir atkarīgs no gada laika, tātad maksimāli izmantojot to temperatūru, kas ir telpā, lai patērētu mazāk energoresursus gaisa uzsildīšanai vai atdzēšanai. Tanī pašā laikā nodrošinot svaigu gaisu telpā. Kas ir rekuperatora vēderā? Rekuperatora vēderā ir siltummainis, un siltummainis nodrošina sekojošu lietu. Ņemsim par piemēru gada augsto periodu, kur telpā ir siltāks gaiss nekā tas ir ārā. Tātad iekšējais gaisa izplūstot ārā, caur siltummaini atdod daļu no sava siltuma ienākošajam vēsākajam gaisam, tādā veidā taupot energo resursus. Izvēloties ventilācijas iekārtu jeb rekuperatoru, ir jāņem vērā diezgan daudz faktoru. Telpas izmērs, telpas kubatūra, ārsienu biezums, ārsienu materiāls, vieta, kur novietot rekuperatoru, elektrības pieejamība rekuperatoru uzstādīšanas vietā, vēl fasādes dizains, dažādi ārā difuzori, krāsas, kas vēl. Tad, kad būs konkrēts gadījums, tad noteikti parādīsies vēl jautājumi, bet šie ir galvenie. Rekuperatora pati fiziska uzstādīšana tanī brīdī, kad ir izvēlēts modelis un vispārējais aizņem no 1 līdz 2,5 stundām. Rekuperatoru var uzstādīt arī pats. Lielākais izaicinājums ir uztaisīt urbumu, bet citādi savādāk, ja tas tiek darīts pēc ražotāja norādījumiem un pēc mūsu konsultācijas noteikti varēsiet arī izdarīt to pats. Bet mēs labprāt piedāvājam savu servisu, un tas būs vislabākais risinājums priekš mums. Rekuperatoriem apkope ir jāveic reizi 1 vai 2 gados. Filtru maiņa viennozīmīgi kā minimums 1 reizi sezonā.